Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnes Muižniece un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Draugi, ir pagājis gads kopš es esmu sociālos tīklos, sociālā vidē. YouTubā nē, YouTube ir pavisam svaigs šobrīd, un es šeit esmu, manuprāt, tikai dažus mēnešus. Bet šī ir brīnišķīga vide un vieta, kurā es varu nedaudz plašāk un vairāk dalīties ar tevi, ar to, kas ir piedzīvots, un ar tām domām un atziņām un pērlēm, ar kurām es vēlos padalīties, lai bagātinātu mūsu vidi, bagātinātu manu un tavu dzīvi. Jo, zini, pirms gada, pirms es atgriezos sociālos tīklos, man bija pauze 3,5 līdz 4 gadi, tad es atgriezos ar tādu domu, tas sanāk tieši pirms gada. Man bija tāda dziļa tāda atziņa un doma caur visu manu sirdi gāja, kad es uzņemos atbildību par to cilvēku daļu, kas mani pazīst. Par tiem cilvēkiem, lai veidotu vērtīgu saturu, ko es varu dot. Un tā es arī sāku. Sākotnēji es biju samulsusi un nedaudz tādā, ja godīgi man bija tā, kā te viss notiek, neko nezinu. Jo tos 3,5 gadus, kopš es biju pazudusi no sociālajiem tīkliem, zini, ko es biju pirms tam sapratusi? Kad šī ir platforma sociālajie tīkli, kuros es nācu kā pircējs. Es scrollēju, es iepirkos, bet es neradīju saturu un neradīju vidi. Līdz ar to vienkārši likt, es teikšu godīgi, tupa bildes vai arī es esmu Turcijā, es esmu Ēģiptē, man likās absolūti infantiliski slimi. Piedodiet, kas to dara. Tā ir jūsu dzīve, bet es priekš sevis biju sapratusi, kad es arī biju beigusi aktīvu biznesa vidi. Un tā bija tāda mana pauze un absolūti godīgi nopelnīts atvaļinājums. Bet nu redz, es atgriezos šeit kā psihologs energoterapeits un vēl šī gada laikā pabeidzu arī savas studijas kā pirtniece un kā profesionāls coach. Līdz ar to šis gads manā dzīvē bijis ļoti, ļoti krāsains. Bet šis video nav tagad par maniem sasniegumiem vai par kaut kādām atalgojumiem vai, nezinu, godalgām, ko tad nu es esmu sasniegusi gada laikā. Absolūti nē. Es šeit esmu atnākusi ar pateicību. Ar pateicību vispirms tev par šo gadu kopā. Jo es esmu pateicīga arī sociālo tīklu vidē, gan Facebookam, gan Instagramam, gan Telegramam, gan šobrīd arī YouTubeam, kas mums ir devis iespēju satikties. Satikties daudz kur, daudzās vietās, pasākumos, notikumos, mācībās. Un kaut vai vienkārši arī scrollējot šo interneta vidi, mums ir iespēja bijusi sazināties, sarakstīties un arī individuālās konsultācijās tikties. Un tas ir tik ļoti bagātinājis manu dzīvi. Man ir jauni draugi. Arī tevi pazīstot, nezinu, kurā mirklī tu šobrīd pievienojies un par mani kaut ko uzzini, tad es tev sveicu un pateicos par to uzmanību, ko tu šobrīd man velti, un to interesi, ar kādu tu esi ienācis tieši šeit, šajā vidē, manā nelielā radītā virtuvē. Nu, lūk, un šī gada laikā ir notikuši 5 pasākumi, kas pašā sākumā, es atceros, tas bija tāds, es tā kā taustījos, parādījos kā energoterapeits, un man toreiz, draugi, bija baila. Man sākumā, zinu, kā bija baila, bija kaut kāda cilvēku grupa, daļa, kas mani pazina absolūti no cita rakursa, no cita dzīves laika. Man gribas teikt, tā kā no citas dzīves. Un īstais vārds ir baila, man bija tāda, kā reaģēs, kādi komentāri nāks, kā tas būs, jo es esmu cita. Un es esmu tāda absolūti izveidojusies cita, jo mēs ne tikai mīļās sievietes, bet arī visi mēs pa dzīvi mainamies. Mainās mūsu domāšana, līdz ar to mainās mūsu dzīve. Un mainās tas dzīves ceļš, ko mēs atklājam. Jo tādi, kādi mēs esam 19 gados, mīļie, mums pa dzīvi nav uzdevums būt tādiem. Mūsu uzdevums ir visu laiku attīstīties un evolucionēt, katram pareizi. Un brīnišķīgi, ja ģimenes to var darīt kopā, bet arī, ja nē, arī tas ir ok. Arī tas ir ok, jo atklāt savu dvēseles dzīves ceļu, nu, tas ir tāds mūsu uzdevums šeit. Līdz ar to arī ir draugi un ir līdzcilvēki, kuru sākumā tā viņu reakcija man bija tāda bišķiņ tā,
Bet nu jau es esmu pavisam tādā boldiņā iegājusi, kas tad es esmu un kāda ir mana sociālā loma, seja, profils šeit sociālos tīklos. Arī to nejauksim, jo mēs esam, nu kā saka, Agnes, tāda, kāda tu esi mājās, tu esi arī šeit, nu tas būtu muļķīgi tā apgalvot un tā arī teikt, jo padomā, iznākot šeit, esot profesijā, pirtniece, dziedniece, energoterapeite, coach, pašizdziedināšanās, tas viss ir tā kā uz vienu lomu un vienu lietu, kā es tev varu palīdzēt. Līdz ar to visa šī manis radītā vide ir par šo manu profesionālo būtību. Un es tev pateicos, ka tu esi uzticējusies un uzticējies, un esi sekojis un esi bijis līdzās visu šo gadu. Es esmu absolūti pateicīga un bagāta par vairāk kā 100 individuālajām konsultācijām, kas ir bijušas šajā gadā. Iedomājies, cik daudz cilvēkus ir bijusi iespēja satikt. Un šis mans stāsts šobrīd, lai tas kalpo tev kā iedrošinājums. Būt par to, nu, tā kā par ko tu esi lemts būt, par to, par ko tev ir jākļūst būt. Un uzdrīkstēties darīt to, kas ir tavā sirdī. Jo es tev minēju to sākumu, es tā bišķi biju satraukusies, tā kā jūs vai tu mani pieņemsiet arī tie, kas mani pazīst. Bet patiesībā jau nekas nav mainījies. Lai kurā dzīves posmā es toreiz būtu bijusi, pat savos 5 gadiņos slimnīcā, es arī darīju to, ko tagad daru savos 30, nu jau tūlīt 9 gados šeit. Uz kušetes vai pirtiņā es darīju tieši to pašu. Līdz ar to ir interesanti paskatīt savu dzīvi un saslēgties kopā ar patiešām to, kas es esmu. Un to es tev novēlu. To es tev novēlu, un šis laiks uz zemes ir par to. Tik daudz ir cilvēki, kas nāk no ofisiem ārā, pareizi, pēkšņi grāmatvede, pēkšņi viņa ir masiere. Un viņai tik labi tas sanāk, tik dabīgi un dzīvi, jo kaut kas notiek cilvēku gan domāšanā, gan vispār, kā es minēju sākumā, ir tas dvēseles ceļš, kas mums katram ir jāatklāj un kurā mums ir jābūt tādiem spēcīgi nostiprinātiem tajā un drosmīgi par to jāiet. Jo tad atverās milzum daudz durvis, atverās milzum daudz iespēju, atnāk tik daudz dzīves prieka, tik daudz šīs dziedinošās enerģijas. Tas ir šis mans termins un to, par ko es šeit tik daudz runāju. Un tas ir tas, ka tu esi uzkāpis uz tās sava ceļa un ka tu dzīvē dari to, ko tu patiesi mīli. Un to es novēlu katram vienam mums. Un tā ir mana privilēģija, ja tajā laikā, kad es tevi esmu satikusi un satieku konsultācijās, kad no manīm aiziet cilvēki projām ar citu seju, un tās mīļās meitenes, kas esat šeit bijuši, es jūs vienmēr pēc tam aizsūtu pie spoguļa, paskaties uz sevi. Jums ir citas acis, cits sejas vaipsti. Un vēl tikko pēdējais piedzīvojums pirms pāris dienām, kad bija no Valmieras, Ieviņas sveicienu tev. Viņa bija arī ņēma dalību projektā Kvantu lēcienu sievietes labsajūtā, un tur viena no lietām bija, kad es katrai vienai meitenei devu iespēju arī atbraukt pie manis uz energoterapiju. Vai nu online, vai arī dzīvē. Un mēs tikāmies dzīvē, bet tur bija ļoti interesants stāsts. Mēs esam pazīstams jau arī kādreiz citreiz dzīvē. Skolas laikos, bet mēs nebijām nekad draudzenes, mums pat nebija čau, mēs bijām vispār tā kā garām gājēji, bet dzīve tomēr šobrīd mums bija savadusi kopā. Un zini, cik interesanti, pirms tam viņa redzēja sapni. Un tajā sapnī viņa saprata, kad es viņai palīdzēšu dziedināties. Un atceros, viņa man pirmoreiz uzrakstīja, nu jau pirms pāris mēnešiem tas bija, kad Agnes es redzēju sapni, un es uzreiz tā, paga. Nu labi, sapņi var būt dažādi. Paga. Nu, zin kā, visu atbildību nevajadzētu uzgrūst tā kā uz manis. Ir stāsts par miedarbību. Bet tā mēs kopā jau esam vairāk kā mēnesi, jo vēl bija projekts, un tā mūsu satikšanās bija tāda, kā viņai bija sapnī. Un tajā mirklī, ja godīgi, es vēl gāju vakarā gulēt un domāju, nopietni, pat tā tik ļoti var būt, kad divi cilvēki paklausa tam saucienam, tam sirds. Tas pat nav sirds, tas ir pilnīgi tāds sajūta, kad ir no malas. Tas, kas mūs vada, tie palīgi, tie gaismas, mūsu būtnes, kas mūs vada un palīdz. Cik specifiski, vai mēs vienmēr dzirdam un paklausam, un kas notiek tad, ja saslēdzās. Ja saslēdzās, un viņa beigās teica, un jā, es zinu, ka tagad no tās lietas es esmu patiesi dziedināta.
Tā kā šī ir viena no mazām tādām niansēm, par ko es esmu pateicīga šajā gadā. Un atsauksmi ļoti daudz. Instagramā highlightā atsauksmes. Tu vari iepazīties un redzēt, ko par mani stāsta cilvēki, ko par mani stāsta mani mīļie klienti. Un, ja vien tev tas uzrunā, noteikti zini, ka tu vienmēr man vari uzrakstīt, vari piezvanīt. Un laipni gaidu, ja arī tu jūti, kad es kaut kādā veidā varu tev palīdzēt. Kas vēl šogad bija ļoti, ļoti spēcīgs un foršs. Atceries, to sākumu sāk stāstīt, kad es biju tādā bišķiņ, tādā brīdī. Ja godīgi, man bija 3 līdz 5 pašai personīgās energoterapijas sesijas par realizāciju. Par to, lai izietu ārā un drosmīgi būtu tas, kas es esmu. Jo aiz tā visa, aiz tās iedvesmas un aiz tās lietas, kāda es esmu un šīs enerģijas, ko es daudz arī dodu, aiz tā aizmugurē ir arī mans ceļš. Tur aizmugurē ir tas, kam es izēju cauri, mans augums, kā es pati līdzatīstos. Un tā visa iespaidā bija radušies šajā gadā 2 fantastiski projekti. Ziemā bija Iziet no prāta būra. Tas bija pirmais webinārs, kurus ņēmos drosmi salikt kopā tos instrumentus, kas man ir palīdzējuši. Un otrs bija tikko projekts Pavasarī kvantu leciens sievietes labsajūtā, kas bija absolūts mans tāds sapņu projekts. Izauklēts saistībā par sievietes veselību, visas mācības, visi pētījumi, visas zināšanas, kas bija krātas un vāktas. Un viņš bija absolūti, šis ir projekts, kas apsteidz laiku. Man ir tāda īpašība, es varu radīt projekts, kas apsteidz laiku, tad šis bija par to. Šis ir par to, un tāds vēl būs un atkārtosies. Būs kaut kādas jaunas, varbūt nianses lietas, ko es katru reizi ienesīšu, jo es atkal mainos un attīstos. Tā kā noteikti seko līdz informācijai, kad būs nākošais šis projekts, jo atsauksmes arī no šī projekta ir, īstais vārds ir tādas fantastiski fenomenālas. Tepat YouTube ir arī video atsauksmes ir par šo projektu, ko meitenes ir piedzīvojuši un kā ir mainījušās dzīves. Man liekas, tas ir fantastiskākais, ka tev var pateikt cilvēks, ko tu esi līdz vadījis 3 nedēļas, tā bija konkrēta meitene. Arī video viņas būs Agnes, kur saka, man ir beidzot veseluma sajūta. Sajūtu līmenī. Nevis, kad paldies, tas bija kārtējais kurs, tā bija kārtējā kaut kāda jauna informācija, pusi es zināju, ir ok, jā, forši, paldies. Bet tas bija tāds, es beidzot, man saslēdzās viss kopā un es jūtu kā veselumu sevi kā sievieti, sevi kā cilvēku. Un kad acis spīd un tajā brīdī man ir tā, cik labi, ka es pirms gada spēru savu soli, lai atnāktu šajā vidē. Jo šis man nav bijis nekad šis par popularitāti. Es nevaru tev tagad lielīties un teikt, gada laikā man ir 10 000 sekotāji un es esmu nopelnījis un es cik miljonus. Nav stāsts par to. Man vēl nav 2000 sekotāji, bet ir tik daudz izmainītas cilvēku dzīves, tad es sāku saprast arī fišku sociālos tīklos, par ko ir kas, par ko vispār ir dzīve un par ko tas viss notiek. Tā kā, mīļie draugi, es pateicos tev par uzmanību, pateicos par to, ka tu esi visu šo gadu bijis man līdzās. Un 18. maijā par godu tā būs tāda kā pirts svinības. Pirts dienas ir tāds pasākums, ko es rīkoju ne reizi mēnesī, bet īstenībā retāk. Es saskaitīju, šogad tādi bija 5 pasākumi. Un šīs pēdējais pasākums šajā maijā 18. būs kā svinības par to, kad mēs esam satikušies un dod iespēju mums arī atkal satikties un vēl tiem, kas te piesako un redz mani un iedvesmojās un arī paši izdziedinās, jo Telegram kanāls, piemēram, ir par šos, un tieši tā es nosaukusi. Šeit cilvēki paši izdziedinās, jo tā informācija, kuras tur lieku, ir absolūti necenzēta. Es situ ārā tevi no šabloniem Telegram kanālā. Telegram kanālā es padziļināti dalos ar tām domām, atziņām, kam es eju cauri un informācijai, kas iet cauri mani. Esmu sava veida kanāls tur, un tur ir tāda bombiska informācija. Tāpat laikā ir klienti un meitenes, kas raksta, Agnes, tava balss ir tik pašizdziedinoša, un tevi klausoties ir tik patīkami. Jā, arī to var paņemt tur no manis Telegram kanālā. Un līdz ar to šis 18. maijs būs tāda iespēja mums satikties un svinēt to, kad mēs esam satikušies. Jā, tieši tik vienkārši. Nevis tās ir, kad
Agnes, tu tur esi baigā varone, tu tur to izdarīji. Nav tā kā skolā. Tas tāds skolas laiks, arī, kad dzimšanas dienā nāk un tikai sveic, un es te tā īpašā, es tur te esmu tik daudz ko izdarījusi. Vispār nav pat ne domas par to, nav sajūtas, ne grama par to. Līdz ar to es esmu arī izplānojis to dienu radīt kā svētkus katram vienam, kurš šeit būs, katrai vienai dāmai, daļajai. Viņš arī atvērts pasākums var braukt kopā ar saviem mīļotajiem vīriešiem, jo šī gada laikā meitenes bieži man teikuši, Agnes, te ir tik labi, te ir tik forši, ka mēs sabraucam kopā nepazīstamas, bet sajūta pat labākā mājās vai ģimenē, jo šeit visas runā vienā valodā. Šeit var runāt par visādākām mistiskām un dīvainām lietām, un šeit sapratīs. Un līdz ar to ir arī mājās vīri un sievas, kuri ir vienā šajā valodā, bet nav vairs draugu, vai arī nav vēl līdzīgi domājuši draugu. Līdz ar to šis 18. maijs ir tāda iespēja atbraukt, būt kopā, iepazīties, saostīties, kā es saku, atrast sev līdzīgi domājošos, pačamdīt, kā tad es izskatos, un būt kopā, priecāties, baudīt. Protams, ka mēs esam arī pirtiņā. Un man ir mājās 2 laivas, un ir viens sapnis, kurus vēl neesmu piepildījusi. Es gribu laivu pārvērst pilnu ar ziediem, ar skaistām lietām, atbilstoši tas, kas sievietes dvēselē ļoti patīk. Un mums būs profesionāls fotogrāfs, mana mīļā Rūte, kas ir arī pirtniece, un mana kolēģe, un kas pārvērtīs šo dienu, un katra sieviete iemūžinās šajā skaistajā laivā ar ziediem. Jo pašķirstot savu Pinterest, tu zini, kas ir Pinterest, ja? Kur mēs smuki bildītes saliekam, un viena no tādām pirms gada, pusotras bija uztaisījusi mana dzīve. Un, mīļās meitenes, zināt, kas tur ir? Tur ir, tā jau nav pirts, jo tur nav tā kā pirtis. Lai gan man tur bija arī spā bildes, bet tur bija, ka jūrā meitenes sēž kopā, un tāda tā kā aplīši. Un es, kad šķirstīju, man bija tā, tas viss ir šogad. Un man tur bija foršas bildes ar mīļoto vīrieti saglabātas, tur par augiem, man bija par dabu. Ļoti daudz lietas, un es to visu šķirstu un saprotu, ka viss šī gada laikā ir piepildījies. Bet reku tā laiva. Reku tā laiva, kura vēl nav realizēta. Un man gribas viņu uzdāvināt tev, man gribas viņu uzdāvināt mēs visiem, kas būsim sapulcējušies šeit, lai šo skaistumu iemūžinātu un ļautu sev baudīt to. Baudīt to, kad daba satiekās ar sievieti, satiekas ar vīrieti. Un iesim pirtiņā. Tā diena būs tāda skaista, forša kopā būšana. Viss smalkāka informācija par to arī manā mājaslapā agnesmožniece.com, tā kā droši tur piesako. Nu, un ko man gribās vēl pateikt noslēgumā un beigās, īstenībā tikko es par to Pinterestu minēju, kad tā bija tāda mana atziņa pēdējā. Agnes, un es jau to biju sen sapratusi, nav stāsts par šī ir ekskluzīvākā meditācija. Ja tu šo darīsi, tev vispār būs dzīve tur zašebīs. Šī ir fundamentālākā prakse. Ja tu tā elposi, ja tu to darīsi, tev dzīvē būs viss tas un tas. Vai arī īpašais kurs un īpašās mācības, un pēc tām tev būs viss izmainījies, un tu vispār dzīvosi jaunu dzīvi. Zini kā, es dzīvoju tajā pašā vidē, kurā tu un informācijas laukā, un es gribu teikt, tas viss ir bullshits. Ja cilvēks, sieviete, vīrietis, jebkurš dzīvums sāk sevi iepazīt un sāk atklāt šo dvēseles ceļu, sāk noņemt nost visu citu uzliktos šablonus. Tās ir tās kastītes 600 tūkstoši no dzimšanas, kā tu nonāc uz zemes, ko uzliek gan vecāki, gan radi, gan sabiedrība, gan draugi, gan tu pats. Tu sāc to visu noņemt nost un atpazīt, kur esi tu, tad tu pamazām sāc nostāties uz sava dvēseles ceļa. Un, mīļais, tad tavi sapņi, domas un vēlēšanās piepildās šādi. Un nav vajadzīgas super ekstra mācības un vēl nezinu kādas dīvainās lietas un tehnikas, jo viss notiek pats par sevi. Arī mans mērķis un uzdevums esot šajā gadā kopā ar tevi nav piekalt tevi un teikt, es esmu krutākā terapeite, tu bez manis vispār neko neizdarīt dzīvē. Katrs mans klients zina, ka es tik daudz instrumentus tev atdodu, lai tava dzīve tu pēc manis, pēc satikšanās ar mani, pēc konsultācijas, pēc jebkura pasākuma, ir tā kā ar instrumentiem, ko tu jau vari darīt. Ne pie tā, lai es tev piekaltu pie sevis. Absolūti nē. Kā vakardien atsauksmē Ieva teica, es zināju tik sen, kas ir vagus nervs. Man to saka osteopāts, man to saka fizioterapeits.
Bet beidzot es sapratu kursā, kas tas ir, kā tas izskatās, kā to vadīt un vispār kā viņš funkcionē. Nu, tā ir tāda mans uzdevums, nodot to tādā smalki, dziļā līmenī, lai tiešām tu saprastu sevi. Jo pašizdziedināties ir katra dabīga, dota vēlēšanās, tieksme, tāpēc mēs meklējam it kā ejam šo saucamo garīgo ceļu, lai gan, draugi, mēs esam tik garīgi, mums tikai sūdi ir jānokas nost, jo mēs esam tik garīgi jau, mums nav nekas jāmeklē. Mums ir vienkārši jāļauj sev iznākt ārpus visām tām uzkrātajām lietām, un tad tas notiek tik dabīgi. Par to es turpināšu šeit, par to turpināšu nākamos gadus, turpināšu pati attīstīties, augt un mācīties un būt dabā. Un es tev aicinu šo vasaru izmantot un būt daudz dabā, ļaut sevi sadzirdēt, ļaut tik ļoti būt godīgam pašam ar sevi, kad ļaut sev uzkāpt uz sava ceļa, lai iet un darīt, draugi. Jo man vajag to, lai tu ej savu dzīves ceļu, lai mēs viens otram varam būt tik ļoti noderīgi, lai tu varētu teikt, ka ir vērtīgi nodzīvot šis gads manā dzīvē, un kāpēc uz zemes mani vēl atstāt? Tas ir, Agnes, izklausās tā, it kā pirms miršanas vai pirms jaunā gada. Jā, arī dzimšanas diena. Katru dienu tu vari izvēlēties, ka tā ir super īpaša, ne tikai dzimšanas diena, bet atbildēt sev godīgi, vai es esmu bijusi vērtīga šeit. Un es gribu teikt paldies tev, ka tu esi bijis šeit un esi palīdzējis man nostiprināt savu vērtību. Jo tas, ko es zinu, ko es protu un daru ar to savu sirdi, es redzu, ka tam ir vērtība, jo tas ir izmainījis arī tavu dzīvi. Tāpēc, mīļais draugs, lūdzu, ej savu ceļu, lai mēs viens otram varam būt vērtīgi un viens otram varam vienkārši palīdzēt un ļaut baudīt labsajūtā šo zemes dzīvi. Kaut kur tikti aizpeldēju, bet tas vien bija par šo gadu. Uz tikšanos pavisam drīz, un es būšu ļoti pateicīga, ja komentāros vai pie šī vai iepriekšējiem visiem maniem video tu arī atstātu kādu savu lietu. Tas vispār ir noderīgi. Ir vērts man šajā gadā ieguldīties un arī daudz vairāk ar savām domām dalīties šeit. Būšu tev par to pateicīga. Uz tikšanos pavisam drīz un ceru, ka tiksimies 18. maijā. Tā!